Ja skatāties šo video pamācību, tad visticamāk esat nonākuši tirgotāja konta reģistrācijas procesa sākumā. Turpmāk kopā veiksim reģistrācijas procesu un izveidosim jūsu uzņēmumu kontu vietnē Milī. Noklikšķiniet uz turpināt un sāksim. Uzņēmuma informācijas lapā lūdzu sniedziet informāciju par uzņēmumu. Oficiālais juridiskais nosaukums, kāds tas ierakstīts uzņēmuma reģistrā. Ja esat pašnodarbināta persona, ierakstiet savu vārdu un uzvārdu šajā laukā. Juridiskā forma. Zīmola nosaukums ir veids, kā vēlaties, lai jūsu uzņēmuma zīmols parādītos mūsu tīmekļa vietnē saviem klientiem. Viņi joprojām redzēs juridisko nosaukumu, taču zīmola nosaukums jūsu vizuālajā identitātē būs prioritārs. Reģistrācijas numurs ir oficiālais uzņēmuma reģistrācijas numurs. Ja esat pašnodarbināta persona, šeit jāievada savs personas kods. Norādiet PVN numuru, ja uzņēmums ir PVN maksātājs. Ja esat licencēta izglītības iestāde, lūdzu, norādiet jā. Bet šis neatiecas uz gadījumiem, ja vienkārši saņēmāt licenci no pašvaldības sniegt interešu izglītības pakalpojumus. Juridiskā adrese ir tā, kuru reģistrējāt uzņēmumu reģistrā. Jūsu faktiskās adreses būs nepieciešams vēlāk, kad sistēmā iestatīsiet savas struktūra vienības. Pareizi jānorāda bankas konta numurs. Ja nē, mums būs problēmas nosūtīt jums iekasētās naudas izmaksu. Der jebkurš bankas konts SEPA maksājumu sistēmā. Tagad norādiet oficiālo e-pasta adresi, lai mēs varētu sazināties ar jūsu uzņēmumu. Mēs izmantosim šo e-pastu tikai sarakstē starp Milī platformu un jūsu uzņēmumu. Ierakstiet to 2 reizes un nospiediet turpināt. Tagad atveriet savu e-pasta kontu un noklikšķiniet uz saites, ko mēs jums nosūtījām, lai apstiprinātu jūsu e-pasta adresi. Kad atgriezāties izmantojot saiti, uzņēmuma profils jau ir izveidots, taču jūs nevarēsiet tam piekļūt, kamēr nekļūsiet par pirmo uzņēmuma administratoru lietotāju. Lai to izveidotu, nospiediet turpināt. Veiksim jūsu lietotāja konta izveidi. Norādiet savu vārdu un uzvārdu, personas kodu un amatu uzņēmumā. Noklikšķiniet uz turpināt. Tagad 2 reizes ievadiet savu kā darbinieka e-pasta adresi un pabeidziet e-pasta verifikāciju. Ja esat pirmais lietotājs, varat izmantot to pašu e-pasta adresi, ko izmanto uzņēmumu saziņas e-pasta adresē. Tagad iestatiet savu paroli, ierakstot to 2 reizes un noklikšķiniet uz turpināt. Tagad norādiet savu tālruņa numuru, kas jums arī būs jāverificē, norādot drošības kodu, ko mēs jums nosūtīsim. Tagad uzmanīgi izlasiet mūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumu līgumu un apstipriniet to. Apsveicam! Jūs pabeidzāt konta izveidi un tagad varat pieteikties. Tomēr pirms turpināt, lūdzu apstipriniet, vai jums ir pārstāvības, jeb citiem vārdiem sakot paraksta tiesības uzņēmumā. Ņemiet vērā, ka, lai uzņēmumu konts varētu sākt nodrošināt pakalpojumus Milī platformā starp uzņēmumu kontā esošajiem lietotājiem, būtu jābūt vismaz vienam administratoram ar parakstiesībām. Šādam lietotājam arī būs jāaiziet identitātes pārbaude, ko inicijēsim mēs vai arī pats lietotājs. Tas ir nepieciešams, lai mēs būtu pārliecināti, ka uzņēmumu kontu izmanto arī uzņēmumu parakstiesīga amatpersona, kura ir piekritusi mūsu platformas tirgotāja līguma noteikumiem, uzrauga tirgotāja kontu un ir juridiski atbildīga par tirgotāja organizācijas veiktajām saimnieciskajām darbībām platformā. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu piesakieties un dodieties uz sistēmas sadaļu lietotāju.